Renault Rafale. Skan labi, vai ne? Arī fakti runā paši par sevi. Tas ir tikai otrais kupē crossovers no Renault pēc modeļa Arkana. Tā nosaukums ir aizgūts no 30. gadu sacīkšu lidmašīnas. Un par 75% šī automašīna ir identiska jau zināmiem crossoveriem Renault Austral un Renault Espace. Skaidri redzams, ka tieši atlikušie 25% ir tie, kas vada šo ballīti. Renault dīlera Mūsu Motors Rīga autosalonā Rafale pirmā sagaidīja ikvienu apmeklētāju, un jaunākais franču veikums ir pieejams arī testa braucieniem. Tā kā Rafale tehnika līdz pat piestūrējošiem aizmugurējiem riteņiem maz atšķiras vai praktiski neatšķiras no mazāk ekstravagantiem Renault modeļiem, automašīnas lielākā vērtība bez šaubām ir dizains. Paskatieties uz silueti. Kombinācijā ar šo spilgti zilo krāsu, bišķi izskatās pēc tāda lētāka Lamborghini Urus. Un te var atrast līdzības un paralēlas arī ar citiem populāriem automobīļiem. Piemēram, ja mēs atkāptos un uzlūkotu Rafale tieši pretskatā no aizmugures, tad tā lukturu kombinācija un zīmējums ārkārtīgi līdzinātos, piemēram, Škoda Enyaq. Meklējot citas līdzības, tuvāk apskatījām dižano aizmugurējo spoileri un no citiem Renault pavisam atšķirīgo priekšu. Man daudz svarīgāk šķiet, ka automašīna ir liela ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses, un tā skaitā arī aizmugurē. Paskatieties, ir milzīgas aizmugurējās durvis, un vietas aiz tām arī ir bijis cieņa. Un tas vēl būtu ļoti pieticīgs vērtējums 4,7 metrus garam Renault. Ja automašīna grib izlikties prestižāk nekā tā patiesībā ir, tad mūsdienās te vairs nav nepieciešama liela jauda, jo reti kurš vispār interesējas par to, kas notiek zem motora pārsaka. Daudz svarīgāk ir, kas notiek un kā izskatās salonā. Un pats galvenais, nosacīti prestižai vai wannabe premium automašīnai ir jābūt lielai. Un šajā jautājumā es teiktu, ka Renault Rafale izpilda kādus 9 punktus no 10. Kāpēc ne visus 10? Tāpēc, ka aizmugurē nav atsevišķas klimata kontrolas sistēmas. Toties ir viens bonus. Un tas ir panorāmas stikla jumts, kuram, kā redzat, nav aizvara. Toties, te ir mazs lidmašīnīts attēls, lai atgādinātu to, no kā ir cēlies Rafale nosaukums. Un pats galvenais, ka tas jumts, tieši tāpat kā jaunajā elektriskajā scēnikā, ir fotohromatisks. Tas nozīmē, ka spiežot pogu, te vienkārši aiztumšojas tādi nelieli segmenti. Pie tāda atvēziena Rafale noderētu arī atsevišķa klimata iekārta aizmugurē. Tomēr tik tālu Renault vēl nav izaudzis, tāpēc pārsēdīsimies pie stūres. Rafale interjers ir labāko Renault Espace un Renault Austral izpildījuma turpinājums, jo mēs sēžam automašīnā, kas ir vislabākajā komplektācijā Esprit Alpine, tāpēc mums ir dziļi sporta sēdekļi ar elektrisku regulēšanu, sporta stūri, kas nav apaļa un kurai te ir tāds alkantāra ielaidums. Nezinu, kāpēc šeit, jo kurš gan stūri tur apakšā, bet izskatās diezgan smuki. Šim vērķim nav nekāda sakara ar pārnesumiem, jo pārnesums mēs tagad jaunajos Renault slēdzam te uz stūres. Multimoda pārnesumkārba pārvalda 200 zirgspēku jaudu, ko producē hibrīdiekārta uz parasta 1,2 litru 3 cilindru turbodzinēju bāzes. Renault ne pirmo gadu nodarbojas ar For Control iekārtu, un tā ir bijusi šīs markas automašīnās jau pirms 10 un, man liekas, ka pat pirms 20 gadiem. Bet Rafale viņi ir palielinājuši aizmugurē riteņu pagriešanās leņķi mazos ātrumos, un manevrējot uz vietas sajūta ir tāda, it kā mēs brauktu nevis ar priekšpiedziņas Renault, bet gan ar kādu no, jaunākiem Mercedes Firmatic vai Porsche modeļiem. Atšķirībā no miermīlīgā Espace, šeit For Control sistēma ieprogrammēta daudz agresīvāk. Tā jēziņ, kā viņš griežās, tā kā kādreiz Honda Prelude ar stūrējumiem pakaļējiem riteņiem. Īsāk sakot, Rafale ir tā vieta, no kuras man pa īstam sāk patikt jaunie Renault automobīļi. Jo viss, ko viņi bija uztaisījuši līdz šim, šķita vai mazliet sadomāts vai ne līdz galam pārdomāts. Bet Rafale kaut kas patiešām ir. Azartiskais auto vienlaikus ir arī gluži ekonomisks. Renault sola Rafale arī ļoti zemu degvielas patēriņu, kaut kur ap 5,5 litriem uz 100 km, kas nozīmē, ka ar vienu bāku mēs varam veikt līdz pat 1000 km. Mums tik labi nesanāca, bet 6,6 litri tik lielā crossoverā
ar 200 zirgspēku jaudu, arī, manuprāt, ir labs rādītājs. Un man te rādījās, jā, ka ar pilnu bāku es varu nobraukt vairāk nekā 700 km. Man der. Labvēlīgos apstākļos Rafale var krietnu gabalu noripot ar automātiski izslēgušos benzīna dzinēju. Pārnesuma kārbas svirus stūris ir laikmetīgs risinājums, taču Renault pārkāpis vienu nerakstītu likumu. Ja automātiskās kārbas slēdzes ir šeit, tad labajā pusē zem vai aiz stūres nedrīkst būt nekādi citi kloķi, bet šeit to ir veseli 2. Pastāv iespēja saputroties un mēģināt pārslēgt ātrumus ar logslotiņu slēdzi. Un pats galvenais, ka pārnesuma kārbas slēdzes vai tā svira atrodas ļoti augstu un daļējais stūris, būtībā te būtu jāatrodas kaut kur šeit. Un līdz ar to, tā lietošana nav īpaši parocīga. Sīkos trūkumus un nebūt nepieticīgo cenu bagātīgi atsver gaita un temperaments. Tostarp, tur ir arī rezerves ritenis, kas pie 20 colu riepu izmēra nebūtu nav pašsaprotama lieta. Ja neskaita pilnībā elektriskas automašīnas, tad jaunā Rafale neapšaubām ir visinovatīvākais Renault produkts jaunajā modeļu ērā. Attiecīgi tas ir arī pagaidām visdārgākais. Mūsu motors Rīga šis modelis pieejams tikai 2 komplektācijās, un jau vienkāršākā Tehno maksā 40 890 eiro. Esprit Alpine ir 4000 dārgāks, bet šāds spilgti zils eksemplārs pavalk uz visiem 48 000. Un tas vēl nav viss, jo kaut kad pavisam drīz parādīsies arī Renault Rafale ar pilnpiedziņu un 300 zirgspēku jaudu. Un tas, lai zinātu, būs drosmīgākais Renault automobīls kopš 90. gadu beigu Renault Safrane biturbo.